Labdien, lielajā piekdienā. Nu ir klāt Oliņu svētki un pavasara svētki. Šodien tāda klusa diena, mierīga diena, priecīga diena, putniņi čiepst, saulīt spīd un dvēseli gavilē. Protams, kad ir arī mīlestības laiks. Kaisīsim sēkliņas, dvēselē laidīsim iekšā mīlestību, stumsim ārā mīlestību, teiksim viens otram tos vārdus, runāsim viens ar otru. Šis ir gan kluss laiks, gan ļoti spēcīgs laiks. Ir pavasars. Un es zinu, cik citiem ir grūti pārtapt par, citiem cilvēkiem. Laist ārā to, kas ir iekšā. Nebaidīties būt labam, stipram, nebaidīties rādīt savu vājumu un arī savu spēku. Un asaras noteikti nav vājums. Asaras ir spēks. Tā ir attīrīšanās. Un šajā nedēļā ļoti daudz pie manis ir raudājuši, gan lieli, gan mazi. Un tas ir labi. Jāprot gan raudāt, gan smieties, gan dusmoties, ja vajag maz britiņu. Tikai ilgi nevajag dusmas turēt iekšā. Šis ir ļoti, ļoti jauks laiks. Un es nesen braucu par lejas kurzem, es ļoti lepojos ar cilvēkiem, kas ir sakopoši savus sēdus, savus graumalas, ceļmalas, un ir prieks skatīties, kad mums ir tik strādīgi cilvēki, kas nestaigā, nesūdzās, bet dara savu darbiņu. Diemžēl tie lielākoties ir laucinieki. Ar tiem pilsētniekiem tā ir, kā ir. Bet mums vienkārši ir jāsāk nīdēt ārā nātris, durvi priekšā, nīdēt no sevis ārā skaudību, nenovīdību, bet izvirzīt mērķus un sasniegt viņus. Un lai tie būtu sākumā maziņi, pēc tam arvien lielāki, bet tikai no Dieva puses nevajag gribēt visu uzreiz. Tā taču nenotiek. Un nekad nav noticis. Un šodien bija mazs bērniņš šeit, maziņš, vēl nav 2 gadiņi. Un viņai ir tik liela drosme un tik liela mīlestība. Un viņa pieiet pie man lielā suņa un iedeva buču, jo viņa nemaz nebaidījās. Un suns jau saprot to cilvēku bērnu, kurā nav bailes. Ir tikai mīlestība. Un bija ļoti aizkustinoši skatīties, cik priecīgs bija gan sunīts, gan mazais bērniņš. Un ja mēs viens no otru nebaidīsimies un teiksim tos labos vārdus, mēs arī būsim priecīgi, laimīgi un veseli. Lai jums jauks brīvdienas, lai jūsos daudz spēka, vēl ir mierīgi. Un lai miers ir jums pagaidām. Un pēc tam nāks spēks. Atā.